Es esmu uzrakstījis stāstu, kuru sauc Kate un meža kuilis. Tad, nu tā. Kad Kate un māmiņa ieradās pie ezera, bija jau vēls. Pa ceļam uz namiņu Kate gandrīz apkrita. Taisni takas vidū tumsā nemanām bija uzradusies bedre. Meža cūkas! Māmiņa dusmīgi noteica, pieturēdam Katei zelkoņu. Uz soliņa būdas priekšā viņa salēja līdz paņemto tēju un izsaiņoja sviestmaizes. Lapās šalkoja viegls vējiņš. Pret petrolejas lampas stiklu sitās naktstaureņi, liekot gaismai mirgot kā diskotēkā. Te no krūmāja nedaudz tālāk uz priekšu atskanēja brakšķi. Tur kāds ir! Kate gandrīz aizrijās ar maizīti. Patiesi, māmiņa piekrita. Droši vien kāds meža zvērs iet padzerties. Un ja nu zvērs nāk šurp, Kate vaicāja, piebildīsies māmiņai ciešāk. Nebaidies, mīļā. Zvēri dzīvo mežā un pie cilvēkiem tāpat vien nenāk. Maizītes bija apēstas, tēja izdzerta, un nu bija laiks doties namiņā, iekūņoties guļammaisos un laisties miegā. Māmiņa pagriez kloķīt lampiņas sānā un liesmu ar skaļiem pak, apdzisa. Ar labu nakti. Saldus sapņus. Kate atbildēja un iespied vaigas pilvenvēlsajā sānā. Kaut kur tālumā skanēja tā kā balsis, tā kā augšoši smiekli. Bet Kate tikmēr slīdēja miegā. Kad Kate pamodās, māmiņas gulta jau bija tukša. Pa pavērtajām durvīm namiņā nāca kārdinoša smarža. 1 un 2 Kate jau bija uzvilkusi šortus un krekliņu un skrēja laukā. Pie uguns, kur caur dūmiem bija samanām rosība. Labrīt, Kate izsaucās un skrēja, lai apķerptos māmiņai ap kaklu. Taču pusceļā viņa strauji aprāvās. Tā nemaz nebija māmiņa. Pie uguns, kur vēderu izgāzusi, sēdēja meža cūku un skrubināja ceptu kartupeli. Nu, čau! Nepārtraucot košļāt kartupeli, cūku sveicināja Kate. Lai gan dabas zinības nebija kāds stiprākais priekšmets, viņa uzreiz saprata, ka šis nav pieaudzis savs cūkas īpatnis. Vai tu zini, kur ir mana māmiņa? Kate jautāja. Tavu māmiņu? Ruks izbrīnīts noprasīja. Nē, kā lai es to zinātu? Cūķis paņēma savu blakus atliktu zaru un sabikstīja pagals. Tad ar nagu izmakšķerēja nākamo kartupeli. Kate iespēja dūrītas gurnos un veltīja Ruksim savu nopietnāko skatienu. Un ko tu te vispār dari? Kā ko? Es brokstoju. Cūķis skatījās caur pieri. Tad sarauktais šņukurs apskaidrojās. Pareizi, kur ir mans manieres vai vēl es kartupeli? Es šobrīd cenšos apgūt labu izturēšanos, lai neizplatītu priekšstatu par cūkām kā tādu nepieklāju. Nē, paklausies. Kate pārtrauc meža Ruksi un atgrūd piedāvāto kartupeli. Ko tu dari mana namiņa priekšā pie mana ugunskura? Cūķis piecēlās kājās un nostājās pretī Katei. Vai tas ir joks? Kāds vēl joks? Tu ienāc manā pagalmā, neļauj pabrokastot un vēl saki, ka es esmu tavā pagalmā. Bet tu esi manā pagalmā? Nē, tu esi manā pagalmā. Brīdi abas ar rokām pierēm skatījās viens otrā. Tad Kate apmetās apkārt, aizskrēja uz namiņu un atgriezās rokā žvadzinot atslēgu saišķi. Ja šīs ir tavas mājas, kur ir tavas atslēgas, viņa jautāja. Te no ezera puses atskanēja spēks klietiens. Māmiņa! Kate izsaucās, nomet saišķi zemē un skrēja pretīm skaņai. Droši zini, ka tā ir tava māmiņa? Sivēns noprasīja un iekodās kartupelī. Ar pilnu muti čāpstenādams viņš turpināja. Es gan teiktu, ka šī bija ķīvīte. Kate apstājās. Tā bija ķīvīte? Nu, protams, meža cūķis jautri noteica. Ja šīs ir tavas mājas, kā nāks, ka tu nepazīsti kaimiņus. Kate griezās atpakaļ, bet tu pazīsti, vai ne? Meža cūķis izriez krūtis. Vispār, pavēļāties manās durvju bedrēs, nāk daudz ļaužu no tuvējās apkaimes. Un ja tu kādam jautātu, vai viņš ir ko redzējis, viņš tev pastāstītu? Protama lieta. Tad nāc ar mani pie ķīvītes. Kate paķēra apjukušo meža cūku aiz augšdēlmu. Viņš sekoja ar pusēsto kartupeli ķetnā, abi pa nogāzi kā pleju pie ezera. Uz saules apspīdēta akmens sēdēja putns ar baltām krūtīm un vizuļojošiem spārņiem. Tā galva rotāja izteiksmīgs cekuls. Sveiks, mākslinieki, sauc meža Ruksis. Sveicināti jaunieši. Vai ezers rāms? Ezers par laimi ir diezgan nemierīgs, ķīvītes teica. Ieteikt uzmanīties. Mēs meklējam meitenes māmiņu, teica meža Ruksis. Vai neesat viņu redzējis? Vai tu jautā par sievieti puķainā kleitā? Jā, tieši viņa, Kate izsaucās. Tad man jums jāsaka tāda lieta. Ķīvīte nošūpoja galvu. Viņa ir dziļā bedrē.
Ak, vai, bedrē, kas viņu sagūstīs? Kur viņi atrodas? Kā mums viņu atbrīvot? Piedodiet par daudz jautājumu, ķīvīt saplīvinājis pārnes. Cietiet nu galā paši, ar labu. Un prom viņš bija. Kate izmisus paskatījās uz mežruksi. Tas pētīja ogļainu atzas uz šo kartupeli savā rokā. Kāpēc viņš tā? Kā? Ruksis iemet kartupeli mutē. Nepastāstīja visu, ko redzējis. Viņš taču ir putns. Tik daudz, kā viņš redz, viņš nevar izstāstīt. Tur jau var tikai dziedāt. Kate nosēdās zemē un aptiera ceļus. Tev bija taisnība. Es nemaz nepazīstu šo vietu un tos, kas te dzīvo. Es nekad neatradīšu savu māmiņu. Meža cuļķis piegāja pie ezera, noskaloja šņukuru un pienāca klāt. Nepaguvām iepazīties. Viņš sniedz Katei ķetni. Es esmu mežruks no krūmājies namiņa. Un es esmu Kate, atbildēja meitene, pieceļoties un nododot roku sveicienam. Kate no Rīgas, bet vasarā no mednieku namiņa. Mednieku namiņa? Mežruks atkāpās. Vai, piedod. Tā mēs to reizēm saucam, Kate teica, bet tikai tāpēc, ka pagājušo gadu, kad māmiņa to nopirka, tas bija pilns ar vecām mednieku lietām. Mana ģimene ir daudz cietusi no medniekiem, noteica mežruks. Vecmāmiņa vienmēr brāļiem un māsām stāstīja, kā tie šāvuši un kā pelnījuši atriebību. Man žēl, teica Kate, taču mežruks domīgi skatījās uz namiņu pusi. Es šorīt neesmu saticis savus brāļus. Domāju, ka viņi aizgāja rakt saknes, cūķis teica, bet nu es sāku šaubīties. Ko tu gribi teikt? Es gribu teikt, ka ķīvītis mums neko neteica, jo viņam bija iemesls klusēt. Tavu māmiņa ir sagūstījis manu ģimeni. Abi metās skriet augšup uz pagalmu, garām ugunskuram un garām namiņam, uz krūmāju, kur takas malā bija izrakta milzīga bedra. 4 rukši ap to stāvēja. Stop! Aizelsusies sauc Kate. Apstājieties! Lūdzu, sauc mežruks. Brāļi! Nedariet pāri māmiņai! Darīt pāri? Ar izbrīnu jautāja mazs strīpains ruksēns. Vai tad viņai tik ļoti bail no kartupeļiem? Māmiņa pacēlās no bedres, rokās turēdam grozu, pilnu pielasītu ar jaukiem kartupeļiem. Sveika, mīļā! Vai nav dāsni mūsu kaimiņi? Viņa teica, rādīdam uz skrāvumu. Iesim nu brokastot visi.